Kā solīju, es parādīšu, kā es atkal sevi iepazinu. Aicinu tevi darīt kopā ar mani. Kā tas ietekmē mūsu attiecības ar partneri, klientiem un sekotājiem, skaties iepriekšējā postā. Nu un tātad sākam. Raksti vai saki pirmo, kas ienāk tev prātā. Ļoti svarīgi nevērtēt un nedomāt, kā tas izskatīsies no malas, kā to vērtēs citi. Tā ir ļoti svarīga prasme – skatīties uz sevi ar savām acīm, nevis vērtēt sevi ar citu cilvēku skatienu, pat ja tie citi cilvēki ir tev vismīļākie un vistuvākie. Aiziet! Kāda es esmu? Rakstu visu, kas uzreiz nāk prātā, nelaboju un nefiltrēju. Es esmu iemīlējusies. Man tik ļoti patīk mans vīrs, un man ļoti patīk šī sajūta būt sajūsmā par cilvēku, kurš mani mīl. Es jūtu mīlestību uz savu dzīvi. Tieši šobrīd es esmu saviļņota par to, ka tuliņ piepildīsies mans ļoti liels un sens sapnis. Es esmu sieviete. Es esmu dažniece iesacēja, bet ar lielu interesi un kaisli pret šo lietu. Esmu unikāls eksperts attiecību un pašapziņas sfērā. Ja es būtu sieviete, kura vēlās sakārtot attiecību jomu, es sapņotu satikt tādu ekspertu kā es. Es ļoti mīlu to, ko daru. Man ļoti patīk redzēt sevi tādu, kāda es esmu kļuvusi šodien, ko un kā es daru savā profesionālajā darbībā. Es ļoti lepojos ar to, tas ir ļoti forši. Un es arī priecājos, kā salīdzinoši nesen man ir izdevies atrast balansu starp darbu un pārējo dzīvi. Es esmu maiga, mīļa, mīloša, pieņēmoša, nevērtēju citus, bet tajā pašā laikā esmu ļoti mērķtiecīga, strikta, drosmīga, ļoti savākta, ar stipru raksturu un neatlaidīga attiecību uz saviem sapņiem. Un vienmēr lieliem soļiem, bet savā tempā eju pretī saviem mērķiem. Esmu ambicioza. Un kāda tu esi? Zini, emocionālas tuvības vairošanai būtu forši uzdot tos pašus jautājumus savam mīļotajam, bērniem, draugiem, vecākiem. Starp citu, ko darīt, ja tavs vīrietis neatbalsta dziļas un emocionālas sarunas? Es pastāstīju klubā par attiecībām. Ja tev tas ir aktuāli, tu vari uzreiz iestāties klubā un klausīties lekcijas. Dot man ziņu, ja gribi.